Labdien! Paldies par sanākšanu uz kārtējo atvērtās durvju dienas pasākumu, ko šodien mums laipni piekrītat. Pieņem kā saimnieks, šobrīd būvniecības uzņēmumu pārstāvis, ēkas siltināšanu uzņēmumus veica. Minētās ēkas Maiznīcas ielā 12 korpusu 2 renovācija ar Eiropas struktūra fonda līdzfinansējumu pagājušā gada 2. pusgadā. 2013. gada 2. pusē tika veikta renovācijas darbi Maiznīcas iela 12, korpus 2. Pirms tam māja bija ļoti līdzīga blakus esošai mājai, izskats ziņā. Pēc kara apbūve. Jā, tāda centra apbūve šeit ir. Pagājušā gada 2. pusē veicām renovācijas darbus. Fasādes siltinājums 100 mm, tas pats cokola siltinājums 100 mm, pagraba siltināšana no apakšas 100 mm, deņu siltinājums 200 mm biezumā, tika mainīti logi, vērtību 1,3. Kopējais projekta izmaksas ir pārreiķinātas uz eiro ir 108 eiro. Visa projekta noslēdzošā dokumentācija iesniegta LIA. Tagad gaidām LIA apsekojumu. Un tad jau attiecīgi pēc tam arī Eiropas līdzfinansējumu, kas šai mājai ir virs 40%. Esmu Manis Skudra un esmu šīs mājas pārvaldnieks. Pārvaldam šo māju jau 5 gadus un 2 gadus apgaļ nolēmām renovēt šo māju. Un šobrīd to veiksmīgi esam paveikuši. Un te var apskatīt visu, ja kādi jautājumi sīkāk, tad jūs droši varat uzdot viņus. Bet, var teikt to tikai, ka tas bija izdevīgs variants un esmu apmierināti ļoti ar to visu. Jā, mēs redzam rezultātus, tev ir vieglāk runāt, būt sagatavotie un tiešām tas nozīmē grafiks. Jā, ir tā, ka īstenībā mums centrā radās problēmas ar to, ka mums ielas fasāde neļāva siltināt. Bet mums, par cik bija plānas sienas, bija tā ekonomija tik liela, ka tomēr mēs cīnījāmies un nolēmām siltināt tikai 2 sienas un ielas fasādi vienkārši atjaunot. Un rezultātā tāpatās ieguvām līdz 40% ekonomijas. Un pirmajā ziemā, principā, tuvu tam jau arī bijām. Nestoties to, ka iedzīvotāji vēl nav īsti apraduši ar jauno sistēmu, ar regulēšanu, ar visu siltumu un tam līdzīgi. Bet, principā, es domāju, ka mēs to ekonomiju jau nākošajā ziemā jau iegūsim. Par cik šī sistēma tika uzlikta tikai ziemā, un cilvēki tikai tur 1-2 mēnešus paspēja regulēt par tos radiatorus, tad viņi vēl tā īsti nesaprata to visu. Un mums pašiem vēl tas ir arī jāregulē un jāskatās kopējais siltuma mēsls. Viņi ik mēnesi maksā pēc alokātora rādītājiem? Jā, pēc alokātora rādītājiem, jā. Tad viņi tikai pirmie 2 mēneši jā, bet tas jau bija uzreiz redzams, jo pirmām kārtām uzreiz Rīgas siltums nāca pārbaudēs, jo redzami nokritās siltuma patēriņš uz māju un momentāli nāca pārbaudīt, kas mums noticis siltuma mēslu. Redzēja, ka renovācija uzreiz jautājumu nebija un viss, bet to arī var redzēt pēc rēķiniem. Mēs salīdzinājām ar iepriekšējo gadu rēķiniem, un šī ekonomija tiešām ir diezgan iespaidīga priekš tik maza dzīvokļu apjoma. Un šeit arī cilvēki nolēma paši uzreiz 70% samaksāt, līdz ar to. Nebija problēmas ar bankas kredītiem? Jā, tieši tā. Cik gados plānots ir atmaksāt? Plānojās mums sākumā no 10 līdz 12, bet par cik tur lielākā daļa atmaksājas un pārējie tur 30% 3 gados domā atmaksāt. Tur sanāk uz dzīvokli bija kaut kādi 3 līdz 4 tūkstoši eiro. Tā summa, ņemot vērā to, ka liela rēķina ir par siltumu, tā atmaksājās šeit. Te ir augstie griezti, jā? Vidēji blakus ir augstie. Tādi vidēji 3 kaut kādi. 3 metri aptuveni. Kas ar karstā ūdens sistēmu lūdzu?
Vai renovējāt? Nē, mēs nerenovējām, bet principā mēs jau viņus nelielākoties paši jau nomainījuši. Mēs ļoti daudz esam paši ieguldījuši jau darbu šajā mājā, līdz ar to principā mēs tik nosiltinājām caurules, jo mums bija jau viss nomainīts caurules. Lielāko daļu mēs ļoti daudz esam ieguldījuši jau 5 gados, katru gadu ieguldam līdzekļus mājas atjaunošanā. Kāda ir apsaimniekošanas maksa, lūdzu? Apsaimniekošanas maksa ir tagad uz eiro pārējot 40, laikam 42 bija. Bet tas ir remonta plāns iekšā, kur ir iekļauts. Bet principā mēs parasti nolemjam kaut kādus darbus, uztaisam tāmes un sadalām uz vasaras mēnešiem. Ziemā mēs nekrājam, vasarā sadalām un izdarām darbus, savācam naudu. Tad darba izmaksās bija jumta seguma maiņa arī vai tikai tie? Jā, jumta segums bija iekšā. Mums bija problēmas ar jumtu, tāpēc arī tas bija viens no iemesliem arī, kāpēc mēs veicām šo renovāciju, jo mums ziemā 3 līdz 4 reizes noticēja jumts. Dzīvokļi, lielas izmaksas jumtu remontā. Un galvenais tas, kad uzliekot jumtu un nosiltinot bēniņus, mēs beidzot tikām vaļā no lāstekām, kas bija 1,5 metru apmēram ziemā šeit. Un tas bija izmaksas mums uz lielas sniega tīrīšana ziemā sastādīs 1000 eiro. Tas nozīmē, ka praktiski tur varbūt smilšu segums bija augšā. Nu, bez mazliet mums skaldījām nost tur 1,5 metru apmēram. Jā, tur izdeģi bija, jā, kā vienmēr. Nu, tie izdeģiņi jau tur citā, dažviet tur 3-4 centimetri tur un viņi neko nedod. Principā arī vēlas tikt vaļā no lāstekām, tad var nosiltināt bēniņus, tā arī ir ļoti liela ekonomija. Nu jā, te ielas klāt un nedrīkst būt virs ielas lāstekas. Nu, tur jau tā lieta pilsētā, citur tas būtu savādāk uz šito pusi, bet nu... Un kas vai iemesli bija tad nesaskaņot tos 10 centimetrus uz ielas pusi, jā? Jā, mums... Kas nesaskaņot, kur tas iestrēgt? Kultūras pieminekļi mums neļāva. Tur bija pēdējā sēde. Mēs tur 3 reizes rakstījām, cīnījāmies, jo daudz viet ir siltināk, un mēs cīnījāmies, bet beigās bija pēdējā sēde pieminekļu aizsardzības inspekcijā, un no 5 nobalsoja 3 pret 2 par, un beigās nekā mums. 47. gada māja pieminekļi. Nu, te viņi skaitās, jā, UNESCO tas rajons ir, un, nu, ņemot vērā, ka tā fasāde jau bija visa nolupusi un nekāda, no es brīnos, es saprastu, ja būtu blakus māja, kur ir smuks ķieģelis no veciem laikiem, bet šeit bija tāda plaka siena, kā tur tagad ir, viņi vienkārši pārkrāsota. Tur, nu, tā kā mums arī nebija īsti saprotams tas, kāpēc mums neļāva. Vai tie dzīvokļi, kas tajā pusē stipri vairāk maksā par šiem? Nē, bet mēs šobrīd arī ar MESU, kas ir uzlikuši skaitais, mēs izstrādājām koeficientus, kas uz ielas puses dzīvokļiem arī drusciņu to ekonomiju izlīdzina visu māju, līdz ar to nav tik traki. Un tie dzīvokļi arī principā ir visi uz abām pusēm, izņemot vienu vidējo, bet nu, tad tie arī mazāki paši par sevi, līdz ar to viņiem drusciņu lielāks koeficients un to visu var izlīdzināt. Tas ir to vērts, visu tā siltināšana. Man jau, protams, kā no Rīgas enerģētikas aģentūras interesē, vai šis labais piemērs jūs citās mājās ir palīdzējis iedzīvotājus virzīt un dabūt piekrišanu citām mājām renovēt, vai kā ir šī Tas vienmēr palīdz, jo cilvēki interesējas, kā tas notiek, kā ir, vai ir bijusi pieredze, vai ar celtniekiem viss kārtībā, vai ar banku viss kārtībā, kā atmaksāšana notiek un tā tālāk, tāpēc tas ir labākais piemērs ir, un, protams, tas veicina arī citu, bet tas finansējums tagad jau savādāks līdz ar to. Bet mēs ņemām piemēru ļoti no bērniņu siltināšanas, kas ļoti palīdzēja un liela ekonomija, līdz ar to mēs ļoti daudzās mājās esam uzsākuši siltināšanu bērniņu, kas ir tiešām iespaidīgi, jo tur principā 30% ekonomija bērniņos tieši, un arī nav vairs jātīra jumts, kas ir ļoti liels izmaksas. Bet ekonomija tad, ja var šo ekonomiju augšējā stāvu dzīvokļiem pārvērst ar regulēšanas līknes palīdzību. Jā, protams, ir jāpiestrādā arī mums, jo mums ir jāsako līdzi dzīvokļiem, un ja ir regulātori, tad mēs arī paši pieregulējam sistēmu mazāk. Ja nav, tad jāliek. Ja nav, tad cilvēki citreiz sākumā brīnās, nosiltinam bēniņus, bet nekādas ekonomijas nav. Un tad mēs tomēr viņiem izskaidrojam visu, un tad, kad viņi saprot, ka viņiem nav jāver loks vaļā pie 25 grādi, bet jāpiezvana apsaimniekotājiem, jāpainformē, jāpieregulē. Un tur, kur nav, teiksim, to regulātoru, tad viss pamainās, bet tur, kur regulātori, tur jau savādāk. Regulātori visur? Šeit? Jā, visos dzīvokļos, bet blakus mājā ir, kur nebija sākumā, 3 dzīvokļos nebija, bet tāpatās
tikām ar to galā, un cilvēkiem vienkārši bija drusku neizdevīgāk maksāt. Viņi tomēr nolēma uzlikt. Jo es arī cilvēkiem izskaidroju, ka tomēr tā ir ekonomija, kad visi sāk griezt nost to siltumu, arī mājas kopējais siltuma patēriņš samazinās. Līdz ar to cilvēki, kad redz tos rēķinus un es viņiem parādu uz skaitļiem, tad tas visam savādāk. Un pie siltuma aizgājums katrai mājai ir atsevišķi, jā. Māja ir it kā viena, bet principā viņas pilnīgi nodalītas. Un tajā mājā, neskatoties, ka viņi nerenovētu, labi vecā apbūve, arī jums ir tie sadalītāji, jā? Jā. Tur ir ļoti liela proporcija jums starp kvadrātmetriem. Parasti standarta 40-60. Tas ir kāda proporcija? Jūs jau ne jau 100% pēc alokatoriem? Nē, pēc alokatoriem ir 60.